izglītības mērķis, kas mūsu valstī faktiski nav formulēts. Un kā jau valsts kontrolieri vienmēr ir to uzstājusi un runājusi par to, ka vispār nav mērķis. Es vakar runāju ar studentiem par to, ar ko tad atšķirās grupa no pūļa. Un viņi tomēr spēja nonākt līdz tam, ka grupu raksturo mērķis. Un mēs sakam, vai cilvēki, kas stāv lidostā, stāvlaukumā, ir pūlis vai grupa. Un viņi saprot, ka grupa viņi kļūst tikai tad, kad lidmašīna paceļās, jo viņiem ir viens mērķis nolaisties. Un mērķis izvirzītais liek izvirzīt kaut kādas nosacījumus, ko mēs pieņemam, kamēr mēs lidojam. Un tikko kāds ir izdomājis izkāpt virs okeāna, tad pārējie saka, nē, tā nevar darīt. Tad durvis mēs netaisīsim vaļā. Tas viss darbojās, jo tas ir dziļi cilvēkā iekšā. Un redziet, un te arī atkal ir skola, un te ir tas jautājums, kādā veidā, kas ir valsts mērķis. Un izrādās, ka valstī mērķi nav. Un ja valstī nav mērķa, nav arī nosacījumi, kas ir domāti šī mērķa realizēšanai. Kas notiek kādā grupā, kurā neievēro nosacījumus, vai kurai nav mērķis, grupa izjūg. Šobrīd izjūg tauta, izjūg nācija, atstādam vienkārši šo valsti, tāpēc, ka mēs neesam sapratuši to, mēs neesam varējuši izaudzināt valsts vīrus, ja mēs esam pieļāvuši, ka tie netalantīgākie un tie sliktākie studenti man ir vienmēr augšdoma. Es jums to varu pateikt, godīgi. Tiem, kuriem ir zemākie vērtējumi, bija sēž uz lielākos amatos. Un no tā tad nav mērķis, kā tad, ko mēs gribam šajā valstī panākt. Mēs tagad taisīsim uz valsts attīstības plāns. Plāns nevar tikt uztaisīts, ja nav mērķi. Un piedaloties šajā farsā ministra kabineta sēdēs, tas ir skaidri redzams, ka te ir atkal kaut kādu vārdu savirknējums, bet plāna nebūs. Būs iztērēta nauda, bet plāna nebūs. Un tad mēs jāiemācās otra lieta, ar ko atšķirās izglītības mērķis no mācīšanās mērķa. Un mācīšanās mērķis izriet no katra cilvēka sev izvirzītiem dzīves mērķiem. To, ko tu vēlies sasniegt. Bet, kā jūs zināt, pēc Maslow piramīdas, lai man rastos vismaz izziņas vajadzība, kas atrodas stipri augšā, ir jābūt apmierinātam arī citām vajadzībām. Un par to jādomā valstī un izglītības mērķiem.